Un tā mēs esam ieradušies vienā no pēdējām pilsētām, Kordobā. No pirmajām Spānijā. Saucās Kordoba, vai ne Kordoba, raksta Cordoba. Viena no senākajām Spānijas pilsētām. Pasaulē lielākā pilsēta. Tur jau tā lieta. Kas tur ir, tur mēs vēl nezinām, jo mēs tur vēl aiziesim. Mēs ejam uz to galu. Tādā veidā. Tajā pusē viena liela plata, un labā pusē viņi ir sadalījusies ar kaut kādām salām. Lieliski. Pēc šī mēs jau brauksim tālāk. Tikko ienāca prātā, ka šis Cordobas tilts atgādina Prāgas Kārļa tiltu, bet tikai ar vienu skulptūri. Un nemaz nav līdzīgs. Jo ir tikai viena skulptūra, kurai mēs tuvojamies. No otra gala nemaz nevar redzēt. Ar to, ka gājēju? Gājēju un skulptūras. Nav neviena mākslinieka. Un tikai viena skulptūra un graznojumi. Skulptūra ir. Nē, te nav nekādi joki. Zirgu zini? Nemaz nav līdzīgs. Ko tu te āksties? Un pasies, cik normāli. Skaisti ejam. Labi pūš. Skulptūrai pretī caurums otrā krastā. Viņa filmē, ka laika to skulptūru, kur augšā kamerā. Nu, lūk. Nē, redzi palmas. Cislo Viktorija. Naudas tāds sana. Šis ir Villa Robledo ūķis. Ūķis. Tādā veidā. Aha. Nokomentē. Nu, no iekšpuses jau ir ideāli. No ārpuses smieklīgi. Nekurienē. Pie šosejām. No šosejām pie celtniecības laukumiem. Bet skaisti no rīta saulēti noskatījāmies visi paši. Ok. Nobliez iekšā. Cik tu reizes met? Esam atnākuši apstīties strūklakus. Jā.
Viņš badās šeit ar degunu. Reku, te viss labas kājas. Viņš atnāca sasveicināties. Es tai kaktā tur sēdējis un pasaucu, un viņš atnāca. Es gribu piesūt, cik mīši. Ne, viņš ir smuks tomēr. A, kas tās viņam tā kā žaunas, vai kas tās pat rubānu viņam kaut pie muka? Kam tu jautāji? Tev. Kā es to varu zināt? Tu esi apaņkāji speciāli. Ā, ka šeit labi staipās tev uzstāvēt. Viņš tā labi staipās. Viņš ir lācīgs. Bēders, jā, viņš ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiešām 8 kājas. Laikam pareizi viņš sauc par 8. Uzvilku savu jauno treklu. Mēs sev parādīsim, paskaties. Jā, nu skaisti ar dzelteniem šortiem, jā, ļoti labi. Tādā veidā. Ļoti labi. Pēdējā filma. Mēs braucam projām jau no Barcelonas. Jā, nebraucam, mēs jau krāmējamies. Nu, mēs krāmējamies. Tad ir tikai 15, 10, vēl stunda laika. Tur jau tā lieta. Hotelis Barcelonā. Kā šitas saucās? Teleferic Montjuiks. Arnis strādā ar dokumentiem. Strādāja dokumentiem. Bet mēs Braucam augšā Montjuikā. Montjuiks tur augšā, mums ir otrā kabīne. Un tur ir fonā visa Barcelona. Redzam, rekur burķis lielais. Sagrada Familija. Tur ir arī Tibidabu. Galvenais turpini Kuram filmēt. priekšā netālu ir mūsu viesnīca. Turpini filmēt. Turpinu filmēt. Paskaties, cik skaisti te notiek tas viss. Brauc mums pretī un priekšā, un reku tur mums būs asas pagrieziens labi, un mēs brauksim uz pašu augšu. Tas ir tāds skaistums. Tu vēl filmē? Jā. Šis ir krekls, ko es nopirku. Jā, ļoti skaists krekls. Ir ok? Te ir films ar bērniem. Te ir kaut kāds atpūtas laukumiņš, reku lejā. Ejam pāri atpūtas laukumam. Te ir daudz tautas. Kaut kāds festivāls. Festivāls. Un tur ir vēl vairāk. Es piecelšos kājās un pafilmēšu tevi. Cerēs, tik neapgādes aparāti. Un tur saule uz Te Barcelonas. drīkstē vispār celties kājās. Labāk sēdēt. Nav, es teicu, ka tikai nedrīkst atspiesties pret durvīm. Un šūpināt nedrīkst. Kā var stāvēt kājās. Smēķēt nedrīkst. Un nedrīkst mest ārā pa logiem neko. Un ēst arī un dzert nedrīkst. Un iespiest rokas nedrīkst. Paņem lūdzu dokumentus. Tagad mums būs strauji pagrieziens pa labi. Tieši tā. Šī ir tā vieta, kur arī var iekāpt cilvēki un braukt lejā. Augšā nevar. Viņi nozīmē, ka viņi var iekāpt tikai tādos, kuri ir patukši. Bet var arī izkāpt. Var arī izkāpt, jā. Es turpinu filmēt. Brīnišķīgi. Filma jau 3 minūtes iet. Ārprāts. Ir piebremzēts jau, jā. Tur baigā hodā ies augšā, es jūtu. Tur būs iela, manuprāt. Redz, ka tur brauc arī autobus. Aiziet uz augšu. Kā patās, kā tā lekās.
Bet klimats ir ļoti vēss šeit. Norma. Būs iekšā vējiņš pa logiem. Reku te varēja uzbraukt arī ar mašīnu, droši vien, uz šai augšai. Te ir sastrēgums. Tā ir jūrja. Jā, ostu var redzēt. Ostu, jūrju. Un tas reku neiet atkal starp tiem stabiem. Nav vispār vagoni. Viņš bieži neiet. Te ir bērniem slipkalniņi un parciņš. Un tur ir mūsu stadions, uz kurien mēs pēc tam ejam atpakaļ uz spēli Austrālijā pret Turciju. Mēs būsim par Austrāliju. Jā, Andrejs Lēmans. Kurš speciāli zaudējis spēli. Turcija. Viņš zaudēs spēli tagad? Nē, viņš zaudēja speciāli spēli. Kam viņš zaudēja? Tur varētu būt, ka notiek lietus. Jā, vairs spīd saule. Caur balkoņu. Ok, beidzam filmu, jo mēs tuvojamies jau beigām. Tieši tā. Es to visu filmu. Jā, es viņai višķi zemāk. Pirmās palējusies. Pirmās tā būs vairākas palējusies.